Nobeigumam tuvojas Madonas novada projekta sabiedriskā apspriešana, un katrā pašvaldībā notiek tā apspriešanas sanāksmes. Madonas novadu veidos 15 pašvaldības un iedzīvotāju sanāksmes norisinājušās Meitrienes, Ļaudonas, Kalsnavas, Bērzaunas pagastos. Meitrienes pagasts iedzīvotāju skaita ziņā ir viens no mazāk apdzīvotajiem topošā novada pagastiem. Tajā dzīvo ap 800 iedzīvotāju, un galvenā aktivitāte tajā vērojama pašvaldības objektiem – skolu, biblioteku, tautas namu, sabiedriskām organizācijām, no kurām aktīvākā ir pensionāru biedrība, ko finansiāli atbalsta arī pašvaldība. Kā noturēt un iedzīvotāju trūkuma dēļ neslēgt skolu, kā notiks komunālo pakalpojumu sniegšana, ceļu uzturēšana vai pagasta pārvaldes vadītāja iecelšana, šādi jautājumi nodarbina meitrieniešu prātus. Skola šobrīd ir svarīga te vietējā dzīvē, apritē, kustībā. Katrā ziņā, jā. Te ir skolotāju kolektīvs, te ir sporta zāle, ko izmanto arī pieaugušie katru dienu, visu nedēļu. Nu, un cita problēma ir varbūt autobusu satiksme, kas uztrauc. Īsti pirms šīs apspriedes mēs pieņēmām pagasta budžetu, un jāsaka, ka tās noteikums un iespējas, ka par 25% jāsamazina saimnieciski izdevumi, ļoti mums padara mūsu dzīvi ļoti problemātisku. Turpināsim visus skolēnus ēdināt par brīvu vai arī par 50% vienu daļu, tad, ja līdz šim visi braucieni uz vidējām mācību iestādēm mums tika finansēti braukšanas maksa, tad tagad mēs samazinājām līdz 50%. Ar darbvietām ir ļoti grūti, un liela daļa darba spējīgo meklē darbu Madonā Rīgā, un 30-40 cilvēku katru mēnesi strādā ārzemēs. Tā, kad mainītu savu pagastu, savu Latviju par citu, tas arī gan nav. Ļaudonas pagasts ir viens no lielākajiem gan platības, gan iedzīvotāju skaita ziņā. Savulaik bijis uzaicinājums no kaimiņos esošā Kalsnavas pagasta veidot kopīgu novadu, taču pašvaldība tomēr izdarījusi izvēli pievienoties Madonas novadam. Šobrīd ļaudoniešus nodarbina konkrētas lietas, piemēram, izveidot spēcīgas bāriņtiesas institūciju novadā, domā, kā pilnveidot pirmsskolas metodisko darbu novada mērogā. Topošajā Madonas novadā otra spēcīgākā pašvaldība aiz Madonas pilsētas ir Kalsnavas pagasts. Kalsnava ir ekonomiski aktīvs iedzīvotāju skaita ziņā visapdzīvotākais pagasts ar vairāk nekā 2000 iedzīvotāju. Pašvaldība ir veikusi lielu darbu infrastruktūras sakārtošanā, iegādājusies jaudīgu ceļu uzturēšanas tehniku. Esam daudz padarījuši pagājuši gadu. Esam atrimotējuši kapitālas ceļa posmus, apmēram uz 2,5 kilometru, rakuši grāvjus, aizbēruši bedres, greiderējuši. Es uzskatu pietiekoši operatīvi tikuši esam ar šīm lietām galā. Šobrīd ir doma projekts, kad mēs vēl bez Kalsnavas apkalposim arī Ļaudonas pagastu esošo. Uzskatu, ka mums ir pietiekoši potenciāls gan tehnikā, ir cilvēki, kas prot strādāt. Es domāju, ka mēs Ļaudonas pagastu nesliktāk varam apkalpot, kā mēs Kalsnavu šobrīd. Būs žēl skatīties uz to padarīto, ja tiešām kaut kas vēl paliks novārtā, jo plāni ir lieli vēl uz šo brīdi skatoties. Jā. Vēl ir māju siltināšana, kur faktiski vēl noprivatizēts nav tik daudz, lai varētu taisīt apsaimniekošanas sabiedrības ceļi, kur ar viens projekts vēl palicis no tiem 200 000, ko mēs esam dabūjuši no apvienošanas projekta. Es domāju, ka iedzīvotāji visvairāk ir neziņā par to, kāda šī sistēma būs šajā te jaunajā novadā. Jo nav jau noslēpums, ka šodien nav zināms, kā finanses sadalīsies, kā pārstāvniecība būs šajā te, ne novadā pašā spicē, tas skaidrs, bet kā pārstāvēs pagasts no apakšas, var teikt, līdz šai domei. Es domāju, ka novada projekts ir sataisīts ļoti ātri, bet gala rezultātu es īsti tā nesaskatu. Pārlasot vienreiz, otrais,
parādās ļoti daudz tādas nianses, kuras faktiski nemaz nav pieminētas. Nerunājot par to, ka viņas būtu iztirzātas, bet viņas pat nav pieminētas. Ja? Nu, es ceru, ka šie apspriešanas momenti, kas būs katrā pagastā, ka tie ienesīs savus labojumus. Un ja tie būs tādi pieņemami, tad tie varbūt arī viesīs tādu īstenāku skaidrību līdz galam, kā tad beigās būs. Madonas novada izveidi pašvaldības uztver joprojām neviennozīmīgi. Tālākie un ekonomiski mazaktīvie pagasti nobežījušies par to tālāku pastāvēšanu. Turpretīm spēcīgākā pašvaldība Kalsnava ir pārliecināta, ka varētu veiksmīgi attīstīties, izveidojot savu novadu, jo daudz ir paveikts pagasta sakārtošanā. Tomēr kopumā pagastos vēl daudz neskaidrību un neticības par to, kā dzīvos jaunajā novadā.